Sveiki! Šodien pie manas ciemos ir atnācis Jānis Dinevičs. Jāni, pastāsti, kas tu esi, ko tu pārstāvi? Jā. Sveiki, bet jautājums pietiekami sarežģīts. Viens eks-prezidents, kad viņam uzdeva līdzīgi jautājumu, viņam bija grūti pateikt, kas viņš īsti ir, vai ne, jā? Bet es mēģināšu te nodefinēt, jā. Es domāju, ka es esmu cilvēks no Rīgas priekšpilsētas. Man dzimtā vieta ir Bolderāja. Es tur esmu gājis skolā. Šo skolu beidzis, tālāk gājis uz augstskolu un aizrāvies ar inženiertehniskām zinātnēm, respektīvi enerģētika. Tā bija tā pamatprofesija. Un tad kādu laiku tāds nenoteiktības moments varbūt, kad bija, un tas beidzās tajā brīdī, kad es dzirdēju aicinājumu iet uz Rakstnieku savienību, pieteikties, darboties Tautas frontē, ko es arī izmantoju, un tā sākās mana šī politiskā darbība. Labi. Jā, interesanti. Mēs uzreiz tā jau aizlicām līdz politiskai darbībai, bet kā bija, kad bija maziņš, kad gāja vēl skolā? Vai tu jau zināji, ka jā, es gribēšu būt liels vīrs, politiķis, vai tomēr tā vīzija un tās vēlmes? Nē, es biju pietiekami grūti, tagad teiktu, grūti audzināms. Jā, tad skolā, sevišķi kaut kur līdz kādai 9. klasei, varbūt man tur tās arī atzīmes nebija nekādas spīdošās, un, teiksim, jā, par uzvedību un kārtību nemaz nerunāsim. Jā. Bet viens tāds izcils matemātikas skolotājs bija Aleksandrs Kelps, kurš man pateica vienu tādu būtisku frāzi, un tā frāze bija apmēram tāda: Jāni, tu šajā klasē jebkuram vari sadot pa galvu, vai, teiksim, jā, bet manā kontroldarbā, un viņš pirms katras stundas rīkoja 5 minūšu kontroldarbu, tu nekad manā kontroldarbā nebūs pirmais, kas nodod savu darbu. Un pēc 3 mēnešiem es viņa kontroldarbā biju pirmais. Teiksim. Un tas varbūt arī bija tāds ļoti nopietns grūdienis arī pieiet tādām izglītības niansēm arī citos priekšmetos, ne tikai pie viņa matemātikā, bet matemātika bija tā, kas mani arī vēlāk aizveda uz elektroenerģētikas fakultātu Rīgas Politehniskajā institūtā. Kā tas tā notika? Kāpēc enerģētika? Kāpēc izvēlējies iet šajā virzienā? Bija pilnīgi skaidrs, teiksim, jā, kad enerģētika tā ir zināma, tāda fizikas novirze, varētu teikt, teiksim, jā. Un tā viennozīmīgi ir saistīta ar matemātiku, un šis matemātikas moments bija tas dominējošais, kāpēc es izvēlējos šādu fakultāti. Un jāsaka godīgi, ja kādu laiku atpakaļ man varbūt tas nelikās tik nozīmīgi un būtiski, tad šobrīd šajā jaunajā ģeopolitiskajā situācijā tā enerģētika, kad viņa ir kļuvusi tik nozīmīga, ja, man ir liels gandarījums, ka es tur esmu mācījies un esmu to studējis. Varētu teikt, ka tas savu veidu tāds cikliskums ir izgājis viņa tā kā, kad izveidojās viss pāriešana uz tādu elektrisku pasauli un visu. Jā. Jā. Izrāvi kontaktu. Izrāvi kontaktu, lai zemu, bet... Labi, tā. Pirmā reize mums šitā. Aha. Es nemaz nezināju, ka Jānis tā var izdarīt. Tagad dzirdi? Tur iepriekš man arī dzirdēji? Es to dzirdēju, bet slikti. Tagad es to dzirdu normāli. Labi. Tā, kur mēs palikām? Jā. Kā tu skaties uz enerģētiku šobrīd Latvijā? Tā ir, jau pieminēji, ka tā ir būtiska, bet kāds ir tavs skatījums, kur mums vajadzētu virzīties un vai mēs šobrīd atrodamies labā pozīcijā, sliktā pozīcijā? Kāds ir tavs vērtējums par to? Bet kā tu gribi? Pa lielam vai detaļās?
Nu, pastāst pa lielam, un tad, ja būs jautājumi, tad pamēģināsim. Pa lielam, un teiksim, jā, tad, kad mēs taisījām šeit savu to programmu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, es teicu, ka tur ir obligāti jāieriek punkts, kad Latvijai jākļūst par enerģiju eksportējošu valsti. Un tas ir iespējams. Tas ir iespējams, ja pareizi tiek sakombinēti atjaunojamie energoresursi, ja, ar stabilām, teiksim, šīm ģenerējošām jaudām. Tas ir izdarāms. Tas varētu būt pamats jau pavisam citai, ļoti lielai programmai, kur varētu saukt par ūdeņraža ekonomiku. Ja. Tātad lēta, eksportējama elektroenerģija, līdz ar to, teiksim, jā, pamats, lai no šīs, ar šo elektroenerģiju iegūtu ūdeņradi, kuru arī var izmantot jau ar citu pievienoto vērtību, teiksim, kā eksporta preci, jā, vai vēl lielāku pievienoto vērtību radot sintētiskās degvielas, kaut vai to pašu metānu, kaut vai varbūt amonjaku un tā tālāk. Milzīgas iespējas, un šodien no rīta vai vakar, kad es skatījos laikrakstā, ja nemaldos dienā, tur arī bija viens izcils virsraksts, kad enerģētika ir tā, teiksim, jā, kurai vajadzētu kļūt par eksportspējīgu preci šeit Latvijā un viņas tautsēmniecībā. Man ir liels prieks, ka tādā veidā domāju ne tikai es. Es domāju, ka šai lietai ir jāsāk gatavoties laicīgi un pārdomāti. Šobrīd, diemžēl, tā nenotiek. Ja? Mūsu kaimiņi, igauņi, lietuvieši, katrs, protams, savā virzienā, vai ne, teiksim, mums ir tikuši tālāk priekšā. Latvijai tajā pašā laikā ir milzīgs resurss, milzīga bagātība, saucās Daugava. Ja? Un visas šīs hidroelektrostacijas, vai ne, kas arī ir atjaunojami energoresursi, ja? Ja tas viss tiktu kombinēts vēl ar pārdomātu kodola enerģijas izmantošanu, ja? Ar īsti sabalansētu varbūt šo ģenerējošo jaudu portfeli, vai ne, teiksim, ja? Tik un tik saule, tik un tik ūdens, tik un tik vējš, tik un tik kodola enerģija. Visiem būtu skaidrs spēles noteikumus, kuriem mēs ejam. Diemžēl šobrīd Kemso pagaidām tādu portfeli Latvijas sabiedrībai nav spējis piedāvāt, kaut vai kaut kādā nākotnes vīzijā. Es ceru, ka tas tiks izdarīts, cilvēki varēs to novērtēt, un tas būtu neprāts atteikties no tādām ekonomiskām iespējām Latvijai. Saki, pieskāries nedaudz atomam, tā nedaudz skrienot garām, bet es gribu pajautāt tieši. Latvijai, tavuprāt, vajadzētu būvēt atomelektrostaciju? Protams. Es domāju, ka šeit nav runa par tām elektrostacijām, kas ir bijušas milzīgām jaudām, vai ne, padomju tipa, vai arī rietumu tipa, bet vecā tipa kodola stacijas. Ja. Šobrīd ir tā saucamie modulārie reaktori, ja, kuri ir ar relatīvi mazām jaudām, vai ne, kuri ir ļoti kompakti, kurus var nolikt blakus kā tādas klucīšas, 1, 2, 3 moduļus tādas, vai teiksim, ja, un tā tālāk, ja, kuriem ir daudz lielāka drošības pakāpe, kuriem ir nepieciešamas daudz mazākas teritorijas rezervēt, vai ne, un tā tālāk. Šis modulārais risinājums varētu būt tas, kas ļauj stabilizēt šīs ģenerējošās jaudas, vai teiksim, ja. Saule nespīd vienmēr, un vējš arī nepūš, ja. Un Daugavā ūdens arī piestājās brīži, kad ir drusku tā kā pa mazu, vai teiksim, ja. Bet šis stabilais ģenerējošais moments ir nepieciešams, lai turētu frekvenci. Tad mainstrāva 50 Hz frekvenci, vai ne, un tā tālāk, ja. Tad visu to var sabalansēt, un es domāju, ka šeit arī, protams, ir uzkrāšanas iespējas, vai ne, teiksim, ja, šai enerģijai. Te ir par akumulēšanas iespējām, dažādu veidu akumulēšanas iespējām. Tas viss kopā ir tas moments, kad mēs varam ļoti labi pelnīt ar enerģijas eksportu. Un tā skaitā, nu, protams, nodrošināt primāri paši sevi. Un pie tam par lētu, zemu cenu. Ja? Ir tās moments, un, teiksim, ja, cilvēki, nu, es atvainojos varbūt par vulgāru izteicienu, pēdējiem vārdiem izsakās par Nord Pool biržu,
ka tie laupītāji, ka tur elektroenerģijas cenas, vai teiksim, jā, tur tiek turēts. Es tev tā nedaudz pārtraukšu. Paprasīšu tev tieši. Vai mums būtu jāstājas ārā no Nord Pool biržas? Domāju, nē. Viss tā lieta ir atkarīgs, kurā pusē galdam tu sēdi. Ja, ja tu sēdi tajā pusē, kas pērk, ja, tad tev ir viena pozīcija, viens viedoklis. Bet ja tu sēdi tajā galda pusē, kur pārdod, ja, tev bez šaubām ir otra pozīcija, vai ne, un tā tālāk. Ja. Šis zaļais kurs, vai ne, un tā tālāk, viņš reizēm ir pietiekami kaitinošs. Teiksim, ja. Bet man liekas, kad ir jāmācās iegūt to pozitīvo, to ekonomisko uzrāvienu no šī zaļā kursa, ja, jo izvairīties no viņa nav iespējams. Eiropas Savienība pieņēmusi tādu virzienu, vai, teiksim, un viss, tad jāmēģina no šīs neizbēgamās, kā saka, no problēmas, vai, teiksim, iegūt kaut kādu labumu, ja, un enerģetikā tas šobrīd ir izdarams. Jau tā ļoti labi pieskāries zaļajam kursam. Arī par to gribēju pajautāt, varbūt nedaudz vēlāk, bet tad es jautāšu tagad. Tavuprāt, ko mēs darām nepareizi zaļā kursa ietvarā? Varbūt, ka mums būtu kaut kā citādāk jāskatās uz to, un kā tu redzi šo zaļo politiku virzību Latvijā, vai tas nāk tikai ar kaut kādiem apgrūtinājumiem, vai tur ir arī tomēr iespējas kādas? Es gribētu strikti nodalīt zaļo kursu no zaļās plānprātības. Ja? Kad kāds attiecīgi ar zupas kastroli iet uz muzeju un lej viņu virsū Rembrandta gleznai, protestējot pret to, kādā veidā šeit izrīkojās ar dabu. Vai ne? Ja? Lūk, otrais, ko es gribētu teikt par zaļo kursu. Jā, mums ir attiecīgi šajā virzienā jādomā, mums ir attiecīgi šajā virzienā jārīkojas, bet ir viens cits moments. Ja? Bet gaišās nākotnes vārdā es nekādā gadījumā negribētu, kad cilvēkiem šodien jācieš badu. Ja? Skatāmies par tām pašām lauksaimniecības zemēm, vai teiksim, ja? Ja dažas labas partijas Eiropas parlamenta kandidāte paziņo, ka šīs rūpnieciskās lauksaimniecības zemes ir tikai un vienīgi izmantojams, lai uz tām likt vēja turbīnas. Teiksim, ja? Lūk, es domāju, ka tas ir kaut kāds pārpratums zaļajam kursam. Vai, teiksim, ja? Es negribētu arī piekrist, ka mēs varam atļauties šobrīd mistiskās, varbūt nākotnes vārdā, likvidēt zināmas tautsaimniecības nozars, zināmas ražošanas iespējas un, teiksim, ja, un tā tālāk. Ja. Jā, ir jābūt veselā saprāta pieejai, ja, bet nav zaļā kursa vārdā jānogremdē attiecīgi tautsaimniecība Latvijā kā tāda. Vēl trakāk, teiksim, ja, mans viedoklis. Mēs it kā runājam par planētu kā tādu. Ja? Un zināma zaļā oāze vai zaļā paradīze, manuprāt, šobrīd tiek veidot Norvēģijā, tur ir elektroauto un viss tur skaisti, vai ne, un tā tālāk, tik zaļš, tik koši, ja? Bet tiek kaut kā noklusēts, kad lai vienā vietā būtu šī zaļā oāze, kaut kur citur Dienvidamerikā un varbūt Āzijā, vai, teiksim, ja, tiek pieķiezīta zeme, lai iegūtu izejvielas, ar kurām varētu būvēt šīs turbīnas, varētu būvēt daudz ko citu, kas ir nepieciešams šobrīd šim zaļajam kursam. Jā, tad vēlreiz es esmu par saprātīgu pieeju šim zaļajam kursam.